Labadiena, draugi! Šodien radās vēlme tāda parunāties par bērniņiem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ, agrā bērnībā, vai ne tik agrā bērnībā, bet bērnībā iet bojā, vai nomirst, vai notiek kaut kas tam līdzīgs. Ko es varu teikt? Tas ir 100% ieplānota mācība priekš vecākiem. Viens no variantiem priekš vecākiem, otrs no variantiem ir, ka tas cilvēks, bērns, tāda vēsele, atpelna savu karmu, bet tas ir ļoti maz ticams, tādā tā nebūs atpelnīšana. Tas ļoti retos gadījumos var būt. Pārsvarā tādas situācijas notiek, bērnu slimības, bērnu nāves, bērnu mokas kaut kādas mūsu skatījumā. Tās ir tikai un vienīgi mācību stundas priekš mammas un tēta. Un tās jau norāda uz to, ka tāda vēsele ir ļoti, ļoti spēcīga un ļoti veca attīstīta līmeņa, un viņa ir gatava tāda veida pārbaudījumam, jo zema līmeņa dvēseles nekad nebūs gatavas tādiem pārbaudījumiem, un viņas sev neuzņemsies neko tādu. Un nevajag, ja kaut kur jūs redzat tādu situāciju vai pašiem, es zinu, ka tas ir ļoti grūti, es zinu, ka tas ir nereāli izturēt, un tas ir ļoti, ļoti sāpīgi, bet pacentieties saprast to, ka tā ir ieplānotā mācība. Tad, kad tu apzinies šo informāciju, tad ir daudz, daudz vieglāk. Tad tu saproti, kas notiek un kāpēc, un tad viss tas pārējais pazūd, bet, tā cilvēcīgā puse mums ir jebkurā gadījumā, tas ir par jebkuru nāvi runājot, jebkura tuvinieka. Tas ir ļoti grūti, bet paskatāmies. No otras puses pamēģinam paskatīties. Nākam pie apziņas, un dzīve tiešām paliks daudz vieglāka, draugi. Nezinu, kāpēc vēlējos jums šo izstāstīt, bet tāda sajūta radās, ka jums to vajadzētu zināt, un man to vajadzētu. Es jau iepriekš biju to stāstījis, bet vajadzētu tā kā atkārtot. Jā, draugi, lūdzu, ja ir jautājumi par šo tēmu, rakstat komentāros vai kā, un risināsim tālāk, apspriedīsim, skaidrošu, varbūt kaut kādus piemērus pastāstīšu, un tā. Tās visas, ir tādas reālas lietas, kuras vajag saprast un apzināties un pieņemt. Tā ir tā pati svarīgākā mūsu mācība. Supermācība priekš dvēseles, pārciest sava bērna nāvi vai kaut ko tam līdzīgu. Piedodiet par tik skumju tēmu, bet tādas tēmas mums ir pa lielam pašas no galvenākajām, vienas no primārajām, jo tieši tādas ir vissmagākās tās mācības, ko mums kā dvēselē vajag izciest un pāriet un izdzīvot, un tāpēc mēs nevaram arī bez šādām tēmām, draugi. Saņematies, esat stipri visi, ejiet uz priekšu, jūs jau esat uz pareizā ceļa, jūs ejat uz gaismu. Ja ir jautājumi, lūdzu, jautājiet, turpināsim šo tēmu, skaidrošu ļoti labprāt. Palielam visas šeit tēmas ir svarīgas, bet ir tādas top mega tēmas.